Tā ir tēvdiena, jā. Tēvdiena, vīra diena. Es tā pie sevi domāju, kas man saistās ar to, ar tēvdienu, un ka man pajautāja, to jautājumu, tad mans prāts apstājās pie 3 domām uzreiz, respektīvi, nevajag viņus uzskatīt varbūt par kaut kādām svarīgākajām, vai kaut kā mēģināt varbūt sarindot vai secībā pēc kaut kādām prioritātēm. Vienkārši tas, kas nāca atmiņā, un man prieks, ka tēvdienā es varu runāt tā kā no vīra puses, tā kā man nav jāiedziļinās sieviešu sarežģītajā tajā ripulī, kur reiz droši vien 130 domas iziet cauri un kaut kā sarindojās. Man ir 3. Tāpēc, ka vīriešiem tā domāšana man būtu vienkāršāka drusciņi. Un, kā jau iepriekšējā reizē, kad es šeit biju pavisam nesen augusta beigās, es jau teicu par to, ka tā pirmā lieta bija tā, ka mums, tiem, kas esam kristīgi cilvēki, tiem ir, varētu teikt, ka 2 tēvi, ja, iznāk. Un tāpēc es palūdzu, lai man atnes tāfeli. Es nezinu, kas no šiem rakstīs, bet es ceru, ka šīs rakstīs. Labāk ņemšu melno. Tas būtu tā klasiskāk. Tad viens tēvs ir tā, kā mēs viņu nosauksim. Viens tēvs mums būs tā mūsu ir debes tēvs, jā, bet tas otrs zemes. Labi, zemes. Mūsu zemes tēvs. Tēvs. Un Dievs tēvs. Tā, mūsu tēvs, tā tad ir, mums ir tā kā, varētu teikt, tā kā 2 tēvi. Jeb viens ir tā kā miesīgais, un viens ir garīgais tēvs, jeb Dievs tēvs. Un ir kaut kādas lietas, droši vien, ja mēs paskatāmies šodien, ja, visi grib kaut kādi dalīties. Ja. Man prieks ir, ka tēvs nevar būt vecāks numur 1. Man ir prieks, ka tēvs nevar būt vecāks numur 2. Jo tas ir pretlikumīgi manā uztverē, tāpēc, ka tas ir pretī Dieva likumam. Tēvs ir viens, tas, kas ir vīriešu dzimts, un tas, kas ir radītājs, ja, un Dievs tēvs. Tātad, protams, kad starp Dievu tēvu un, varētu teikt, mūsu miesīgo tēvu varētu saskatīt kaut kādas zināmas atšķirības. Un droši vien, kad varētu saskatīt, ka kaut kas mums ir kopīgs. Un es šodien tā kā nerunāšu tieši par savu personīgo tēvs, arī viņu varbūt pieminēšu, bet nosauksim tā vidējo Latvijas statistisko tēvu, ja, tā varētu pateikt. Un atšķirībā no Dieva tēva, tad mūsu vidējais tēvs, statistiskais vai zemes tēvs, ja, es nesaku, ka viņš tāds ir, ja viņš to dara, bet viņš, kādas viņam varētu būt īpašības. Viņš, teiksim, varētu samelot. Zemes tēvs. Var samelot, ja? Samelot. Es atvainojos, varbūt šodien bišķi citādāk kārtība, kā parasti, tāpēc es te vairāk drusciņi izpaužos, bet piedodiet man, ja kaut kas varbūt nav tāds īsti, es drusciņi no dzīves stāstīšu no sevi, man kaut ko. Tātad mūsu miesīgais tēvs, viņš var sāpināt? Sāpināt. Iespītēties. Es zinu, no kā skatīties, paraugu vienkārši.
iespītēties. Būt paštaisns, ja? Paštaisns. Šis tas skaistais rokraksts man ir no mana tēva. Jā, viņš ir ķirurgs, jā. Tā kā receptē, jā. Tā kā klasika, tā ir klasika, jā. Nelabvēlīgās ģimenēs, ja mēs runājam par nelabvēlīgām ģimenēm, viņš var piedzerties. Piedzerties, jā. Piedzerties. Viņš var arī būt vardarbīgs, ja? Vardarbīgs. Vēl kaut kādas lietas, kas nāk prātā par miesīgo tēvu. Vismaz kādu. Jums ir tēvs vispār kādam? Ko ten? Vispār var novērsties, ja? Novērsties. Novērsties. Vēl kaut kas bija sakāms? Jūs droši varat teikt, šeit drīkst runāt. Greizsirdīgs? Greizsirdīgs. Ok. Greizsirdīgs. Tā ir laba īpašība. Ziniet, viņi kopīgi. Es viņu gan īstenībā pa vidu varētu rakstīt, ja? Ja mēs ņemam Bībeli, ja? Greizsirdīgas. Žēl, ka jūs nebijāt tad, kad es mēģināju salikt, ko teikt. Jā, greizsirdība tiešām laba īpašība. Nebija. Jā? Viss labi, jā? Tad paskatāmies, ko no šeit mūsu uzskaitītajām īpašībām, tagad, ko mēs sarakstījām, mēs varam attiecināt uz Dievu tēvu. Dievs tēvs var samelot? Nē. Sāpināt? Nē. Iespītēties? Būt paštaisns? Ļoti labi. Tad piedzerties? Tā, būt vardarbīgs? Novērsties? Greizsirdīgs? Saskaņā ar Bībeli Dievs ir greizsirdīgs. Jā. Te varētu uzlikt vienu jā, bet tas ļoti labi, ka kāds to pateicis, tāpēc, ka es to jā nebiju atradis, ja. Tātad, ja tā paskatās uz to sarakstiņu, tad izskatās, ka tāds daudz kas kopīgs nav. Ja. Tomēr, ko es šodien gribu pateikt, ka manā uztverē ir vairāk kopīgi nekā atšķirīgi. Un, protams, vizuāli uzreiz apskatoties šeit, vai apskatoties uz vidējo statistisko tēvu, vai paskatoties kaut vai pats uz sevīm, redz stipri daudz atšķirības. Ja tomēr jūs tā kā nepaklausījāties, es uzskatu, ka ir vairāk kopīgi tēvam nekā atšķirīgi zemes tēvam ar tēvu Dievu. Jo kāpēc es tās uzskatu, ja? Pēc mana subjektīva viedokļa kopīgas ir galvenās īpašības, kas ir attiecībā uz saviem bērniem un uz savu ģimeni. Protams, kad mēs tikko pārgājām pāri daudzām negācijām, daudzām īpašībām, kas ir tēviem, kas ir cilvēkiem vispār. Un ja mēs runājam par miesīgu cilvēku, te vienmēr var būt visādas nobīdes un visādi izņēmumi. Bet lielākajā vairumā, ja mēs paskatāmies vienkārši uz mūsu šodienas statistisko vidējo tēvu,
vai arī, ja pieņemsim, kaut vai es skatos pats uz sevi, ir daudz mīnusu. Tā skaitā man, kādu no tiem, kas šeit ir uzrakstīti uz tāfeles. Bet arī tie, ko šodien jūs nosaucāt, ja? Bet mūsu mīnus, kas mums ir, manā subjektīvā domāšanā, viņi atsver galvenie plusi, jeb tās īpašības, ko Dievs ir ielicis tēvā. Un tā ir mīlestība uz saviem bērniem un uz savu ģimeni. Es laikam jau teicu, un, jā, kad es vēl pats nebiju tēvs, arī tāds vecums manā dzīvē bija, tāds dzīves periods. Un es ceru, ka vēl kādam ir tā. Un priekš manīm tā bija vairāk tā kā teorija, ja, kad tēvam man ir jāmīl, kā es kā bērns domāju, ka tēvs jau piedos, kad tajā brīdī, kad es savāru podas, es zināju, ka viņš ir dusmīgs, bet es zināju, ka viņš jau piedos kaut kad ātrāk vai vēlāk. Un, lai arī kas nenotiktu, tēvs jau izručīs, tā atvainos par žargonu, ja, bet kaut kādās vissliktākajās situācijās, ja, es domāju un cerēju un zināju, ka tēvs būs manā pusē. Un šīs te manā uztverē ir tās galvenās lietas, kas man pasaka, kad vairāk ir kopīgs nekā atšķirīgs. Ja mēs, piemēram, paņemtu šeit, es nezinu, vai man pietiks vietas, uztaisītu tā, šidā ten, tā kā zīmējas viņas, nezinu, es neesmu labs mākslinieks, bet uztaisīsim svaru kausus, ja. Šajā pusē visas šīs te lietas, kuras mēs uzrakstījām. Un šajā pusē, kuras es pēc tam pieminēju, kas ir ielikts cilvēkā. Mīlestība, ka tēvs vienmēr piedos, es teicu, tad piedošana. Tātad tēvs vienmēr izručīs, es tādā žargonā pateicu, bet Bībeles tā būtu glābšana. Un tēvs, lai ir kas nenotika manā dzīvē, es ceru un ticu, ka viņš būs manā pusē, ja Bībeles tā būtu uzticība. Kā jūs domājat, kurš svars kauss ir smagāks? Šis vai šis? Šitas vai šitas? Šis ir smagāks. Šis ir smagāks. Tātad, jā, mēs pat varētu šitā viņu zīmēt to svaru kausu, jā. Kad šitas ir smagāks un šis ir vieglāks. Neapšaubām, ka šajā svaru kausā miesīgam tēvam nav tukšums. Dievam var būt tukšums. Miesīgam tēvam tur nav tukšums. Bet lielākā vairumā šeit ir iekšā ļoti liels vērtības ielikts. Es saprotu, ka varbūt šodien es saku kaut kā tādu drusciņu spekulatīvu. Es uzreiz gribu atvainoties, ja, par varbūt tādu nekorektu salīdzinājumu, ko es te uz tāfeles domāju. Bet otrā lieta, kas man ienāca manā vienkāršā ātrajā domā iekšā, ka man paprasīja par tēvdienu, es padomāju par daudzām kļūdām. Tas nevis tāpēc, ka man tēvdiena saistās ar kaut ko negatīvu. Tieši otrādi, viņi man saistās ar pozitīvu, ar kaut ko, kas ir ģimenisks, kur man gribējies ir vienmēr ielikt labāko no sevīm. Un tomēr es te teicu jau pāris svētdienas apakaļ par kļūdām, kuras es esmu pieļāvus. Kad jau es pats nebiju tēvs, tad, piemēram, kaut kādās konflikta situācijā es parasti cirta zobeni, ja? Vai respektīvi es šāvu ārā tādus pašas sāpīgākos vārdus, kādas es varu pateikt. Ziniet, man labi iznāk šajā ziņā. Māku sāpināt cilvēkus, bet vai es gribēju savam tēvam izdarīt kaut ko sāpīgu? Es par to domāju. Kāpēc viņš man kaut kā bija acīm redzot kaut ko ne tā, vai man sāpinājās, tas viņam pēc iespējas sāpināk? Nē.
Es gribēju, lai viņš faktiski ierauga, ka man sāp. Parādīt, lai viņš to redz kā tēvs, kad man sāp. Bet pēc manas stāsts, pat cik mēs esam parasti konfliktā, katrs savā pusē, ja, un pa vidi ir naids, vienalga kāds pārdarījums, kaut kas, ja, tad pēc tās reakcijas man vienmēr likās, ka viņš neredz to. Un var teikt, te mani vārdi, lai cik es sāpīgs, viņš neteica, man likās, viņš pēc tā, kā viņš uzvedās, ka viņi tas it kā neskar. Ja, tā teikt, vēstījums netika nonācis līdz adresātam, ja es tur varēju sūtīt, kā es negribu. Bet, kad es pats kļuvu par tēvu, tad pēkšņi man tas palika skaidrs, kaut kādā atvērās vienā brīdī, un tad visi tie, kas jūs esat dēlu un meitas, visi tie, kam šodien ir tēvs vienmēr aizskar, un tas tēvam vienmēr sāp. Vienkārši es gribēju, lai jūs to zinat, pirms jūs savu tēvu kādreiz sāpinat. Jā, interesanti ir tas, ka man pašam, kad es kļuvu par tēvu, tu it kā iznāk tā kā atgriezies tajā pašā situācijā, kur bijis iepriekš, tikai tu esi šodien tēva lomā. Un tagad konflikta situācijā, piemēram, kas tagad ir man liekas, ka man bērni reakcijas, tagad skatos uz viņu atkal, un man liekas, ka viņš neredz, ko es viņam gribu pateikt. Ja? Es cenšos, bet man liekas, ka pie vārda viņi neaizskar, un atkal tas vēstījums nenonāk līdz adresātam, un droši vien, ka es atkal pieļauju kaut kādas kļūdas. Trešā lieta, kas man ienāca prātā. Kā es teicu, iepriekš bija teicis, ka Bībeles kontekstā attiecības ar mūsu Dievu tēvu, jeb garīgo tēvu ir ļoti būtisks, jo, ja to nav, tad atšķirībā no tādas bioloģiskās ģimenes kārtības, tu nevari sev pat pieskaitīt ģimenei, kur tēvs ir Dievs. Tas ir garīgā ziņā nosacījums. Ja? Tu pazīsti tēvu, tev ir attiecības, tev nav attiecības, tu neesi tajā ģimenē iekšā. Un es neatceros, vai es kaut kad savas kļūdas esmu stāstījis, piemēram, savam zemes tēvam. Tas, ka es to viņam neesmu stāstījis, nebūtu nenozīmē, ka, protams, to nav, to ir daudz, bet droši vien vairāk tas nozīmē, ka vai nu es esmu bijis kaut kādā ziņā gļēvs, vai varbūt, ir tāds atkal žargona vārds apraukt dalka, attaisnojums, ja? Es esmu vienmēr varbūt domājis, ka viņš man nesapratīs, bet man ir arī garīgais tēvs, kuram atzīties savās kļūdās man ir bijis vieglāk, jo pirmām kārtām viņš jau tās zina, pirms es viņam to esmu izstāstīšu, otrām kārtām, ja es paskatos īpašības šeit uzskaitītās, es zinu, ka viņam tās piemīt. Un trešām kārtām viņš atstājis mani vēstījumu, vēstījums saucās evaņģēlijs, jebkurš var to iepazīties Bībelē, un viņš par tām kļūdām ir samaksājis. Ja mēs ieskatāmies drusciņ Dievvārdā, vēstuli Kolosiešiem, 1. nodaļa, 21. 22. pants. Tie ir panti, kas faktiski ir par evaņģēliju. Šodien nebūs daudz rakstvietas, būs pāris rakstvietas. Un te ir tādi vārdi. Arī jūs, kas kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu, sava sirdsprāta un ļauno darbu dēļ, viņš, ar lielo burtu viņš, jeb Dievs tēvs, tagad salīdzinājis savā cilvēciskajā miesā izciestams nāvi, lai jūs svēti bez kļūdām un nevainojami varētu stāties viņu priekšā. Tomēr vēl kāda nianses. Tas ir labi, ka mēs izstāstam Dievam savas kļūdas un atzīstamies, un tas ir pareizi, un tā strādā evaņģēlijs, Dievs piedod, un mums ir vieglāk. Bet tomēr atkal mans subjektīvs viedoklis varbūt, ka pēc manām domām tas, ja tu izstāsti savas kļūdas Dievam un neko nesaki savam, teiksim, zemes tēvam, arī nav līdz galam pareizi. Jo
manuprāt, tādā gadījumā mēs tā kā atstājam vietu konfliktam, jeb kaut kādās politiskajās raidījumos, jeb ziņās, vai te saistībā kārdarbība ir dzirdēts tāds jēdziens kā iesaldējam konflikti, ja, uz kādu laiku, ja, jeb kaut kas paliek neizrunāts mūsu starpā, un ziniet, tas, kas tur paliek, viņš var uzpeldēt, un uzpeldēs viņš, kad? Viņš uzpeldēs tajā brīdī, kad jūs to vismazāk gribēsiet. Velns jums to piemetīs, tieši tajā brīdī. Ja, un, ja mēs ieskatāmies vēstulē Efeziešiem 4. nodaļā, tur arī varētu paskatīties 2 pantiņas. Es ceru, ka viņi nav ļoti izrauti no konteksta, bet par to, es runāju par to, ka mēs izstāstam arī ne tikai Dievam, bet savam tēvam. Tur ir tādi vārdi, 25. pantā, vēstule Efeziešiem 4. nodaļa, 25. pants. Te teikts, tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko. Ziniet, Bībelē bija kāds mācītājs, kas Jēzum Kristum uzdeva jautājumu, jūs visi esat lasījuši, kurš ir mans tuvākais. Un es domāju, mēs tur atceramies to stāstu, bet ja jūs sev pajautāsiet tādu jautājumu, kurš ir man tuvākais, es domāju, ka to personu lokā noteikti arī varētu ietilpst jūsu tēvs. Ja? Te tālāk es pārtraucu, jo mēs savā starpā esam locekļi, dusmās neapgrēkojieties saulē, nenoriet jums dusmojoties un nedodiet vietu vēlnam. Un tai tālāk arī ir labi vārdi no jūsu muts, lai nenāk neviens nekrietnes vārds, bet krietnes runas. Un piedodiet citam 32. pants. Labi vārdi. Ziniet, Bībelē jebkurš pants ir ļoti labs. Ik sevišķi kādā konkrētā dzīves situācijā viņš tā runā uz tevim. Es zinu, ka kaut ko teikt savam tēvam, miesīgam zemes tēvam, ir grūti. Ziniet, es to zinu. Tas ir grūti. Un šodienas sabiedrībā mēs tā kā bišķiņi tiekam audzināti bez mugurkaula. Es jau teicu, man pašam arī ir tādas situācijas, ka nav bijis drosme savam tēvam izstāstīt kaut kādas savas kļūdas. Un šodienas sabiedrībā, manuprāt, liela iespēja šajā tādā, varētu teikt, noslēgšanās sevī, tādā dzīves filozofijā, jeb es viņam varētu tā teikt dzīves pozīciju, ka mēs galvu ierokam smiltīs un neredzam labāk vai nestāstam. Tur arī dod lielu iespēju. Šī pārliek lielā digitalizācija, kas, man liekas, mums ir apkārt. Viņi ļauj kaut kādā veidā nošķirsties no reālās pasaules un ieniet kaut kādā digitālajā pasaulē, tajā telefona vidē, kur ir sociālās lapas un cits personu loks, nevis tavi īstie vecāki apkārt, bet cits personas. Un tur nav jānes atbildība neviens cits personas priekšā. Ja? Un mēs tur ienestot tajā vidē, mēs to savu profilu, vai kas mēs tur esam, mēs varam tur uzspodrināt daudziem kaut kādiem tiem saucamiem laikiem, jeb kaut kādiem neīstiem, jeb kaut kādiem fake piedzīvojumiem, cik mēs esam labs. Un, ziniet, pensionāru un dažādi veci cilvēki, es arī neesmu jauns vairāk, kas... viņi saka, mūsu laikos tā nebija. Ja? Mūsu laikos viss bija labāk, un tagad jums ir sliktāk. Ziniet, mans tēvs tāpatās man teica, bet, kad es biju jauns, tad nebija varbūt šīs te digitālās sērgas vēl nebija tā ievazāti. Ja? Un es tajā digitalizācijā, izņemot skaļi nosaukts, deklarētus plusus, man patīk skatīties uz lietu pēc būtības redz tikai mīnusus. Ir deklarēti plusi, kurus ir grūti apstrīdēt, un es viņu negribu apstrīdēt. Ja, bet ir arī ļoti smagi mīnusi, kuri nav kompensējami ar tiem plusiem. Bet katram laikam, tā teikt, ir savu tie izaicinājumi. Tie bija, kad es biju jauns, tas bija jau tālie pagājušais gadsimts, ja, varētu teikt, 90. gados, ja, tas ir pagājušā gadsimta 90. gadi. Un arī nebija
nevarēja tik viegli tajā brīdī, pat cik nebija tā digitālā to profilu visu, ja, tad tik viegli nevarēja pierādīt, ka tu esi tāds adekvāts čalis. Ja. Un, lai tu būtu populārs, teiksim tā, manā laikā tev bija jābūt vēsajam džekam, vai kā pateikt, ja tur tā, Čakam Norim, ja, varētu. un mēs ar brāli, protams, savā ģimenē arī centāmies, katrā jaunā cilvēkā bija mazs Čak Nors iekšā tajā laikā. Ja, un jāsaka, ka arī savā ziņā mūsu tēvā bija savu veidu Čaks Nors. Ja. Tāpēc, kad, kā es teicu, viņš bija ķirurgs, ja, un mūsu tajā mazpilsētā, kurā mēs dzīvojām, visi viņu pazina, kā dakteri, kas nevienam neatsaka. Ja, sākot no tā laika milicijas, vēl nebija policija, ja, milicijas visi darboņi, un tad nāca policija, un beidzot ar visiem 90. gadu darboņiem, visādiem zekiem, ja, bet jāsaka, no medicīnas neviens nav malā nolikts. Ja. Un tā mēs dzīvojām, ja, nevienam nestāstot savus kļūdas. Jo es neesmu dzirdējis, ka Čak Nors kaut kādā filmā būtu teicis, es esmu kļūdījies. Ja, viss, ko viņš izdara, tas ir pareizais. Ja? Ne? Tā, ja tu sāst savus kļūdas, tā ir tā kā vājuma pazīme, ja? Tas vairs neesi Čaks vairāk. Un laiks gāja, un ziniet, es kaut kādā brīdī kļuvu par kristieti. Un jo ilgāk es biju kristietis, jo vairāk sāk ienākt kaut kādas pārmaiņas manā domāšanā. Un tāpēc es jūs brīdinu, kas esat kristieši. Jo ilgāk jūs te paliksiet, jo vairāk pārmaiņas ienāks jūsu domāšanā. Es vienkārši brīdinu. Ja jūs sev patīkat tāds, kā esat tagad, ņemat kājas par pleciem un iet ārā. Tāpēc, ka man nepatika. Ja jūs nepatīkat, līdz galam sev perfekts. Ja jūs neuzskatāt perfekti, jūs esat pareizā vietā šodien. Un īpaši tās pārmaiņas manā domāšanā bija tad, kad es lasīju Bībeli. Un es sāku apzināties, ka lielāko kļūdu, ko es varu vispār pieļaut savā dzīvē, es par to domāju, jo daudz var kļūdīties, un es esmu daudz kļūdies pats, ir attiecībā pret savu tuvāko. Un konkrēti ļaut viņam nonākt ellē. Jeb būt vienaldzīgam par to, varbūt vienkārši man vienalga, kur viņš iet, ja? Vai man nav spēka iesaistīties viņa dzīvē, man tāpat ir savas darīšanas pār pa galvu. Vai nostāties varbūt pozīcijā, ka viņš pats izvēlēsies to dzīvē, kas viņam liksies pareizā. Un esot kristietim, es vēlāk pēc kāda laika pievienojos kādai kristīgai kalpošanai, kas man deva iespēju dāvināt dievvvārdu citiem. Un ziniet, man šī kalpošana ļoti patīk, un tagad viņi man patīk vēl. Ja? Viņi dod iespēju saņemt cilvēkiem Dievu vārdu. Bet vienu dienu, kad es biju sapulcē, es saņēmu telefonu zvanu, tādu zvanu, kur neviens negaida parasti, ja? Kur neviens negrib sagaidīt. Ja? Zvans bija no Kuldīgas slimnīcas, ja? Ne no tās slimnīcas. Arī tur mans tēvs strādāja, tajā brīdī vairākās slimnīcās viņš strādāja. Man paziņoja, ka manam tēvam ir gadījies infarkts operācijas laikā, un ka viņš ir ievietots reanimācijas nodaļā. Un, ja kāds jums kaut kad esat dzirdējuši tos daudzos teicienus par Čaku Noru, ka Čaks Nors ir stiprāks par infarktu, tad tās anekdots ir. Neviens nav stiprāks par kaut kādiem tādiem apstākļiem. Un manam tēvam šis bija jau 3. Un esot ārsta dēls, ārsta ģimenē audzis, es zināju, ko tas nozīmē. Tas bija tas brīdis, kad es noliku to klausuli, un tad es sapratu, ka es neesmu Čaks Nors. Tāpēc, kad uz to brīdi bija daudz lietas, ko es nebiju teicis vai izrunājis ar savu tēvu. Un tagad viņš atradās reanimācijā ar 3. infarktu, kas bija gadījies operācijas laikā. Un tur tāda 50/50 vai pat citādāk tur mērķi ārsti tos iespējamības dažādas. Un es sapratu, ka man jau tur bija pār pat 30, un tā īsti savam tēvam nebija teicis galvenās lietas, kas atkal ir uz tāfeles.
Es nebiju teicis viņam tā tieši, ka es viņu mīlu, un es viņam nekad nebiju pastāstījis par to, kad es esmu kristietis, kad ir Dievs. Es visiem dāvinājis Dievu vārdu, bet savam tēvam es to nebiju dāvinājis. Un tajā brīdī es sapratu, ka man jālūdz Dievs, un man apkārt arī bija kaut kādi kristīgi cilvēki, kas piecēlos tajā, tad bija tāda zālīte, es pateicu, ka man tāda vajadzība, ja kāds grib, ja kāds ir gatavs ticēt tam manīm, tad mēs varam lūgt kopā Dievu. Un ziniet, tajā brīdī ir dažādi skaistas lūkšanas, un Bībelē pilns ar skaistām lūkšanām, un viņas viss ir patiesas, ir brīnumainas dziedināšanas bijušas. Bet, ziniet, uz manām lūpām nebija neviens vārds par brīnumaino dziedināšanu. Man bija divi pamatteikumi. Pirmā bija grēka nožēla, kad es Dievam teicu, ka es esmu bijis gļēvs, un man bijis drosme un spēks teikt to, ko var teikt, kamēr ir iespēja. Ja, un otrais bija vienkārši lūgt pēc tās iespējas. Nevis, lai ir brīnumainā dziedināšana, bet lai man ir iespēja izrunāt. Tas, ka mēs ātri vai vēl nomirsim, tas pats skaidri zinu. Arī es un arī vispārējie. Neviens nav vēl izdzīvojis, arī Čaks Nors. Bet, un tā mēs lūdzām, un nākamajā dienā es paņēmu jauno derībiņu maziņo un bija apņēmies, tad braukšu pie tēva uz slimnīcu. Un, ziniet, tajā dienā es biju lūdzis, grēks nožēlojis un apņēmības pilns. Bet, ziniet, kā jūtās nākamajā dienā, es nezinu, vai visiem tā ir, bet man vismaz tā bija. No rīta es padomāju, varbūt, ka es baigi tomēr, tas Krievijam tāds pagari čilse, tā pa daudz nopietni paņēma, kā tā, labi, tāda viendoma izskrien caur, tu iekāp mašīnā un tu brauc un pa ceļam laiks, un tad vēl doma sātans iemet, koš par tevim padomās, ne? Un tad jau tu ej augšā pie palāts, ja? Tu domā, es esmu muļķis, ko es te daru vispār? Ko tu domās, kas dēls nojūdzies? Varbūt viņam vajadzētu kādas mīļas vārdus, tagad viņš ir reanimācijā guļ. Tu viņu tagad satrauks vēl ar kaut kādiem saviem vārdiem. Un, ziniet, es ieeju iekšā, viņš guļ starp tiem aparātiem tur, un man neviens vārds nāk pa muti. Un, kad es sāku runāt, mēs varam parunāt par visām lietām pasaulē, izņemot par evaņģēliju, izņemot par to, ka es viņu mīlu vai par kaut kādām īstām lietām, par pārējo, par kaut kādām nenozīmīgām lietām. Un es eju ārā, un es neko neesmu pateicis no tā, kamdēļ ko es biju apņēmies pateikt savam tēvam. Un tad es saprotu, ka es ne tikai neesmu Čaks Nors, bet, citreiz laikam jānonāk līdz tādām maziņām, ka tu esi tā kā lupāt, jūties, ja? Tad es griezos apakaļ, es piegāju pie savu tēvu un es pateicu, ka es viņu mīlu. Un tā bija daudz gadu laikā, varbūt pirmā reize, ja? Un tad es izgāju laukā, tad es kāpu mašīnā un braucu apakaļ, bet, ziniet, tā sajūta, tas, ka tu esi nekas, tā jau tev neatstāja, tāpēc, ka par Dievu es viņam tāpat neko nebija pateicis. Daļu es pateicu, cik bija drosme. Tā arī laikam ir tā kapacitāte, kas īstenībā cilvēkā iekšā ir, nevis tas, ko viņš par sevi uzskata, kas viņā ir, bet tas, ko viņš īstenībā var izdarīt. Ja? Un tad es braucu uz mājām, un es domāju, un kaut kāds pāris dienas pagāja, un es atkal skatos zvanu no slimnīcas, un šis te zvans, viņš nav iepriecinošāks, kā es biju gaidījis. Viņš nav iepriecinošāks par pirmo, jo man zvana galvenais ārsts, viņš saka, ziniet, mēs netiekam galā situāciju, un es zinu, ka ārsti viņi par savējiem rūpējās. Mans tēvs bija atsevišķā palātā, kur visi ārsti bija apkārt, viņš bija ķirurgs un pārējie bija apkārt. Viņš saka, tā sirds nav ritmā, ja, un viņi nevar dabūt pareizā darbībā, un viņi vedīs uz reanimāciju uz Stadiņiem pa nakti. Un tur viņam būs no rīta operācija 8.
profesors operēs, Rīgas Stradiņa profesors, un tur tā sirds tiks apstādināta, un tad tiem daudziem tūkstošiem voltu palaista no jauna. Un, ziniet, es jau apmēram kā atkārtošos, varbūt kā ārsts ģimenē audzis, tad tie procenti jau tur stipri sarūk, ja, uz iespējām, kādas visādas var notikt. Ja. Tēvs kādreiz bija stāstījis, ka lielās reanimācijās citreiz uz 20 minūtēm cilvēki aizturās, ja, iekšā ārā. Ja. Un ziniet, tad es, tas bija tas brīdis, kad sakām noliku klausuli, un ko es darīju? To pašu, ko pirmajā reizē. Es lūdzu Dievu, es teicu, Dievs, es esmu bijis pietiekami gļēvs, pietiekami bailīgs, un es neesmu pateicis par tiem neko. Es lūdzu piedod un iedomāju vēl vienu iespēju pateikt, jā. Tad es biju nolēmis nākamajā rītā doties uz Rīgu, uz šo te Stradiņu slimnīcu, jā, un stāstīt. Bet no rīta es saņēmu telefonu zvanu. Un šis bija pavisam citādāks telefonu zvans. Man zvanīja mans tēvs. Es viņam teicu, ka es grasos braukt uz Rīgu. Viņš teica, priekš kam? Es teicu, nu, ciemos pie tevi. Viņš teica, ka viņi raksta laukā. Un viņš došoties uz Kuldīgas slimnīcu apakaļ. Tad pagāja vēl, un lai es nebraucu, nu, nav nepieciešamības. Pārlāk pa telefonu es nolēmu evaņģelizēt pa telefonu. Diez vai būtu labākā doma, kaut gan citreiz tas ļoti noder. Bet es biju apņēmies to lietu šoreiz novest līdz galam. Un tad pēc pāris dienām viņš jau bija aizputē. Un es gribēju izrunāt tiešajā ar viņu, kas tad ir noticis. Un, ziniet, atkal jau tajā brīdī, jau, kad tu zvani to zvanu pogu pie durvīm, ir klāts sātans un saka, nu, ko viņš par tevi padomās. Bet, ziniet, pēc divām lūkšanām šim argumentam bija daudz mazāks spēks. Jā, tāpēc, kad es varēju pateikt, nē, jā, sātanam nē, tāpēc, ka man bija jāizdara tas, ko es biju apņēmies. Un es ieju iekšā un atkal dūši papēžos, vārdi nevienu nenāk ārā no mucas. Es domāju, kā es sāku sarunu. Bet, ziniet, man par lielu brīnumu, mans tēvs, viņš pats sāka pirmais šo sarunu par lietām, par kurām mēs nekad nerunājam, kaut kādas sieviešu tēmas, viņš runā par sapņiem, par sapņu stāstīja. Ja mēs nekad nestāstam viens otram par sapņiem, nu, tas nav Chuck Norris cienīgs temats, bet viņš stāstīja, ka viņš ir tajā naktī, pirms viņu veduši uz Kuldīgu, viņš redzējis murgu, tā viņš stāstīja, un tas apmēram noticis tā, kad viņš ir gulējis uz gultā, nestuvēs, viņi nesuši 3 sanitāri, kaut kādi sanitāri viņi nesuši, tad viņš kaut kur tur iesot grozījies, izkrits, vai ne, no tām nestuvēm. Un pienākuši kaut kādi 3 vīri, viņš saka, nu, lieli, gaiši, augstās, lieli stāvi pienākuši, 2 viņi tika paņēmuši aiz rokām, un viens, tā kā, viņš teica, caur muti, kaut izstieps roku, un tagad caur muti iestiepjas līdz pat sirdī iekšā un teica, tagad šitas dzīvos, ja. Un viņš saka, un es no tā murga pamostos, un viņš stāst, kur es attaisu acis, es esmu reanimācijā Stradiņu slimnīcā, ja, tajā nodaļā, un atšķirībā no manis, kas tikai filmās priecājas par tām lampiņām un tām līknītēm, viņš viņus arī saprot, tur tos, ko tie kompjuteri tur sakabinātie rāda, es tikai tur līknītes skatos, un viņš paskatās uz tām līknītēm, un viņš redz, ka nu, tur neviens cipars nav kārtībā, tur viss ir tā kā mironim, ja, uz tām līknītēm. Viņš paaicināja māsiņu un palūdza pretsāpju šprici, ja. Viņam ir 8 operācija, tas bija 4 kaut kad no rīta. Māsa viņam iešpricējuši pretsāpju to šprici, un viņš saka, es izslēdzos, ja. Nākamā reize viņš saka, es pamodos 7:30, pusstundu pirms operācijas. Viņš saka, es paskatos uz tiem ekrāniem. Un visi rādītāji kā mazam bērnam. Tur neviens cipars neatšķirās no normas. Visi pilnībā normālos parametros. 8 ierodās profesors uz operāciju, kur viņš, protams, atceļ, viņš saka, ko operēt.
tur jau nav ko operēt, mēs tev sūtam apakaļ, lai Kuldīgas slimnīcā ārsti vēl pavēro, kā tā, varbūt kaut kā saka, atkārtojās, ja. Viņš saka, es aizbraucu uz Kuldīgu, tur ārsts skatās, un viņš saka, ko tu pie mums darīs, ja, tikai gulu liek uz pilveni, brauc uz mājām. Un tad tas bija pēc tām 2 dienām, kad es aizputējā, viņi runāja. Un tad es arī saprotu, kad par ko es stāstos, tad tas bija tas, kad es, saku, labi, pēc kaujas jau visdrosmīgi, es izvelku savu jauno derību, un tā ir tāda Gideona jaunā derība, te tāda emblēmiņa, te ir tikai pusi no Bībeles. Un es dodu to savam tēvam, un es prasu tādu jautājumu, tēvs, vai tu esi kādreiz lasījis šitādu grāmatu? Un man par tādu pārsteigumu, vai, es to nebiju gaidījis, es biju domājis citādāk. Tā bija domājis, man bija savs scenārijs, kā Dievam viss jāizdara. Bet viņš saka, jā, es esmu lasījis. Es saku, viņš aiziet pie atvilknes, viņš izvelk apmēram šitik brūni, kā šitas ķeblītes tādu 50. gadu, 60. ja, tādu kaut kur apmēram. Un es skatos, tā ir Gideona jaunā derība. Un es skatos, man arī tāda pat rokāja. Ne tāda, viņi vecāka formāta, vecākā drukā. Viņi saka, zini, šitā tavējā vecmāmiņa, viņi dzīvoja Krievijā, pilsēta ir Krasnī Luģa Donbass, tur, kur tagad iet kāra darbības. Ja, ja. Viņi bija paslēpusi, ja, un atdevusi savam dēlam, tas ir manam tēvam, lai lasa. Viņš saka, es esmu lasījis, jā, to grāmatu. Un es domāju pie sevi, bet kā tā? Es 2 reizes paskatījos, ka es neesmu Čaka Nors. Mana seju tajā Nutellā pamērcēju. Un kā tā? Un, ziniet, jaunajai derībai Gideona izpildījumā, viņai ir viena maziņa niansīta. Viņa tāpēc nav labāka par Bībeli, viņai tas pats tekstas Bībelē, bet te aizmugurē ir grēka nožēlas lūkšana, tāda lapiņa. Un redziet, te tāda līniņa, kur var ierakstīt vārdu un uzvārdu un datumu, kad tu esi pieņēmis Jēzus Kristu. Ja tu esi izvēlējies to pats priekš sevīm atgādināt vai citam. Un ziniet, kā komunistiskajā valstī tāds viens paraksts tev varēja kaut ko maksāt. Ja kāds redzēja, tu savu vārdu, pats bija parakstījies, ja, tur, un datums, ja, ka tu tagad esi kristietis. Ja. Un es šķirstu to grāmatu, un es skatos, tur tā lapiņa ir izplēsta. Nav tikai viena lapa, tikai 2 šitās lapiņas nav. Pārējais viss tas pats, un tad es sapratu. Es teicu, tēvs, grāmata, kur es tev šodien atnesu, ir tieši tāda pati, kā tā, kur tu lasīji. Tajā trūks tikai 2 lapiņas. Tagad tev ir pilns komplekts. Izlasi beidzamās 2 lapas, un tu zinās pilnu saturu. Un tas bija tik daudz, cik Dievs ieliek spēku, ziņu, izmanto cilvēkus, kuriem pašiem nav spēka, lai aiznest savu ziņu pie cilvēka, kur viņš mīl. Tāds tēvs ir Dievs. Tāds tēvs viņš ir bijis manam tēvam. Un tas ir tēvs, es domāju, katram tēvam par paraugu. Mēs esam kādu brīdi sēdējuši, varbūt mēs varam arī tagad celties, nodziedāt vēl vienu dziesmu, un tad nobeigsim dievkalpojumu.